Man vienmēr patīk, es nezinu, tas laikam bērnu dienām, tas var bildes patīk daudz, es pats arī zīmēju un tāpēc man liekas, ka diezgan interesanti, ka daudz ko var tā salikt un redzēt, un vizualizācija varbūt reizēm ir pat labāka nekā to, ko mēs, teiksim, pastāstam vai kā, bet tas ir, protams, individuāli un tā. Un redzot šo tēmu, mēs tādā normālā tempā tagad iesim, jo diezgan labi arī filmā, tā, man liekas, kompakti un forši bija viss izstāstīts, visu nevar izstāstīt, bet, teiksim, tās galvenās līnijas pateikts. Un tāpēc, ja mēs skatāmies to, kas gan viss tikai nav zem šīs meža un zemes resursu apsaimniekošanas, tur ir visdažādākās lietas, ja. Te mēs varam runāt gan par šīm te politiskajām nostādnēm, gan par to, kādā veidā saglabāt dabu, gan par to, kā tas tiek kontrolēts, kā, piemēram, certifikācija, ja, gan arī par to, kā mēs skatāmies savām kultūra vēsturiskajām vērtībām, kas ir arī, piemēram, saglabājot arī milzīgus vērtīgus kokus, ja, kas zināmā mērā ir vēstures liecinieki. Tātad viss šis te kopā vēl veido, un tam vēl visam ir jābūt tādā, saudabīgi tādā vienotā līmenī, varētu teikt, paritātei. Un tāpēc es uzliku arī tur tos zvirbulēnus, ja, kas, tas ir, tā bildīte parāda to, kā vide, un sociālais un ekonomiskais aspekts nevarētu tā cīnīties. Viņiem visiem ir kā vajadzētu sēdēt uz tā bērsta rindiņā, bet vienmēr jau ir vēlme tomēr tā kā būt prevalēt par nākošo. Te, ja mēs skatāmies, kas vispār varētu būt, un nevis tikai varētu būt, bet kas ir, piemēram, mūsu organizāciju, es varu atļauties runāt vairāk vai mazāk meža nozares vārdā, jo mēs tomēr esam izstrādājuši vienotu pieeju, ja? Tad mēs pilnīgi skaidrs, ka varam pateikt, ka mums ir jāveicina atbildīga meža apsaimniekošana. Tas ir nenoliedzami, bet nevis tā, bet iedomājieties pats katrs sevi, ja? Ko nozīmē atbildīgs? Tu paņem konfekti, apēd viņu, taču normāls cilvēks nekad nemetīs zemē papīru. Skaidrs, tas līdzīgi arī tāpat par to, kur tu iesaisties un ko tu dari, ja? Tad šai attieksmei ir jābūt, teiksim, tādai, kā tu vēlētos, lai tev, kas pieder, būtu arī labi uzturēts. Tas ir tas pamatmērķis, vienkārši sakot. Bet savukārt, ja mēs runājam par to, ko mums nosaka un ko mums Eiropas Savienības valstīm šobrīd prasa Eiropas Savienības jaunās zaļās politikas virzieni, ja? Un šajā gadījumā to es saku, katra, kā jau es iepriekš teicu, kad es atklāju semināru, katrs gandrīz šis slaids ietver veselu lekciju ciklu. Tā kā jūs vienkārši variet paskatīties, mēs uzlikām, kā izskatās jaunās zaļās politikas schēma. Te ir viss zaļais kurs tikai ir. Starp citu, jums tiks izsūtīta šī prezentācija arī. Tur izpildirektoram būs jāpalīdz, daudz viņam būs. Ja jūs reģistrācijas šajā te lapā uzrakstītiet savu e-pastu, mēs tad centīsimies izsūtīt. Bet atgriežoties pie šīs schēmas, jūs redzat, mēs katrā šim varētu veltīt tiešām, gandrīz vai kā jau es teicu, veselu lekciju ciklu. Te ir pilnīgi viss sākot no emisiju tirzniecības sistēmas, ja, beidzot ar zemes izmantošanas un zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības lietām, ja, kas ir visur mēs šajā esam iekšā un šajā saistīti. Un mūsu nozare, es gribētu teikt, arī šeit ir arī vides studenti, tad tas, kas saistās ar mežu un arī vidi, viss ir saistīts ar iekļaut šajā politikas schēmā. Un piedāvām vēl šī schēma, viņa, teiksim tā kā pašorganizējošs tāds organisms, ja, faktiski nepārtraukt pilnveidojas un pat pieaug, jo mainās arī situācijas. Ejot tālāk, protams, ja, teiksim, nepakavējoties arī ļoti ilgi pie šīm lietām, mēs varam redzēt, kāds ir budžets, ja, tātad vairāk nekā 1 biljons, tātad, ja naudas izteiksmē, mēs varam paskatīties, cik daudz dažādas ir šīs zonas, kurā tātad, un šīs te programmas, kurās attiecīgi šī nauda tiek tērēta. Ja? Tātad tas ir milzīgs apjoms, ārkārtīgi liela naudas masa tur tiek ieguldīta. Ja? Protams, ja mēs varam
paskatīties, es vienmēr tā nedaudz kritiski skatos uz to, nu, piemēram, tātad 11. sektors, International Cooperation, Focus on Cooperation with Africa and the Mediterranean. Nu, jā, tātad šīs te kooperācijas, ja, ko Eiropas Savienība arī cenšas varbūt, nu, teiksim, arī pievērst uzmanību citiem kontinentiem, ir nu, nedaudz arī, kā jau visās politikās, tiek nedaudz, tas nevis nedaudz, bet diezgan spēcīgi pat uzpūsts un tā, jo mēs, diemžēl, un to mēs daudz arī meža un saistītajās nozarēs arī sakam, ka mēs, diemžēl, šeit nevaram daudz neko ietekmēt, ja mēs runājam par šo milzīgo piesārņojumu un milzīgos faktiski šīs te vides traumatizējošos pasākumus, ko veids Latīņamerikā, Āfrikā, arī Āzijā. Tātad skaidrs, ka tā ir labā griba, bet Eiropa, atcerēsimies, vienmēr ir tikai neliela daļa no visas pasaules. Tāpēc šobrīd ir, kā jau arī te filmā bija arī teikts, jā, es tajā ziņā piekrītu arī Didzim Šmitam, ka acīm redzot šis kurs tiks mainīts, un tas jau tagad arī notiek, jā, teiksim, tas tieks vairāk attiecināts uz reālu dzīvi un reālu pieeju. Un te jau kā piemēram mēs varam redzēt, ja, nu, piemēram, divas lielākās, faktiski, nu, teiksim, tā saucamie Eiropas Savienības motori, Francija un Vācija, ja. Skaidrs, ja, nu, te ir, teiksim, ja, klimatneitrāla Eiropa, ja, tātad, kā mēs te redzam, ja, nu, atoms, ja, tā ir Francija, un te ir tā, ka Vācija atkal atbild, nu, viens sapnis, daudz realitātes, un gāze iet, un uz gāzes pamata, piemēram, ja mēs runājam par Vācijas kokrūpniecības nozare, faktiski šī ir pamatā, nu, gāzi patērējoša nozare, diemžēl, protams, šī te klimatneitralitāte tiek, teiksim, dažādos gan politiskā, gan arī tīri fiziskā veidā cenšanās notiek, lai to sasniegtu, bet ir ārkārtīgi daudz un lieli uzdevumi. Un, protams, ka tie ir milzīgi kapitāla ieguldījumi un laiks, jo jūs redzēt, kas notiek arī ģeopolitikā, ja, ka katru dienu nes kaut kādus pilnīgi negaidītus pārsteigumus. Šobrīd arī, ja mēs runājam arī par tuvajiem austrumiem, ja, tas atkal ārkārtīgi pacels visu šīs te energoresursu cenas, un tad, nu, mums ir jāskatās. Bet ļoti pareizi, kā jau filmā teicām, paldies Dievam, Latvija var sevi absolūti apgādāt ar ēdienu, pārtiku. Mēs dzīvojam uz dzeramā ūdens. Tur es pēc tam piebildīšu, interesants arī tāds mazs pastāsts par šo. Un mēs esam, protams, mums ir auglīga zeme, mums ir lieliski meži, ja? Jo kādreiz, es atceros, ka kādreiz viens no maniem uzņēmumiem, tas bija Hansa Silvesters, mēs 2005. Gadā sākām pārstāvēt Latviju Eiropas zemes īpašnieku organizāciju. Pēc tam to pārņēma, nu, teiksim tā, Latvijas meža īpašnieku biedrība, bet sākumā, kad es braucu uz turieni, tad vienmēr viņi brīnījās tajā laikā, tas ir sen, Briselē, jā, nu kā, nu jums ir tādas milzīgas platības, toreiz bija ļoti lielas platības ar neapsaimniekoto zemi. Mums bija pilnīgi neticami, tur bija tāda dažādās, teiksim, apsaimniekošanas intensitātēs, bija pat 800 000 tur vietām hektāri, ja, un tādā veidā, un tad viņi nesaprata, kā tas vispār ir iespējams, jo zemē ir ārkārtīgi liela vērtība, bet toreiz tas bija savādāk, un tagad jau mēs redzam, ka daži darījumi ar zemi sasniedz pat 11 000, un tā, tas pats arī ar mežu un platībām vispār, kas ir, teiksim, meža zeme vai tuvu tam. Pagājušo nedēļu netālu no jums bija viens darījums, 11 hektāru saimniece pārdeva Dobeles novadā, 11 hektāri, mežs gandrīz nekāds apaugums, tikai palienu pļavas un ganības 96 000 eiro. Nu, tā kā, redzēt, tas ir diezgan jau rādītājs. Tātad, neiedziļinoties katrā no šīm infografikām, mēs vienkārši varam paskatīties šeit, redzēt, kādā veidā mēs ejam, kur mēs atrodamies. Tā kā es esmu, un mani kolēģi arī ir, tas ir pilnīgi loģiski, mēs esam Latvijas patrioti, neskatoties uz to, kādas mums ir grūtības un kā mēs te cīnamies, un tad vienmēr man liekas, ka tas ir nedaudz nepareizi, ka par Latviju nosacīti, ka mēs esam gandrīz iekšā tajā maisā vienā, ja, un mums visu laiku ir jāsniedz, tur ir arī daudz vaina, ir arī mūsu, teiksim, birokrātiskajiem aparātiem, arī dažādām valdības pieejām varbūt un nepieejām, ja, ka mēs nepārtraukti dzenam sev ratiem pa priekšu, ja, un ka mums jāsasniedz vairāk un tas un vēl. Bet jūs paskatieties, kaut vai arī siltumnīca efekta gāzes, tā saucamās GHG, ja, emisijas, nu, teiksim, uz cilvēku, ja, metriskajās tonnās. Latvijai 3,6 tonnas, ja, pasaulē 6,3, bet mums paskatieties uz grandiem, Amerikas Savienotajām valstīm 14 tonnas, ja,
Indonēzijā 7,5, nu, Krievijā 13 tonnas. Ja mēs skatāmies tādā veidā, tad Latvijā ir vairāk nekā viss kārtībā, bet, protams, mēs esam iekšā šajā te visā lietā. Un tur ir kreisajā pusē tātad, cik daudz zaļo tehnoloģiju pārējai ir gatavas valsts. Un mēs te varam redzēt, tas tumšākās krāsas ir maza šī te, nu, sagatavotības pakāpe, ja? Un, piemēram, gaišākā, tātad lielāka. Ja? Nu, tad jūs redzat, kā apmēram pasauli izskatās. Tāpat arī, ja mēs runājam par to, kādā veidā mums izvairīties no, piemēram, atmežošanas, ja respektīvi meža izciršanas, man nepatīk šis termins, kad lieto to Latvijā, jo mēs mežu vispār izcērt tikai tad, ja tur būvē nosacīt jaunu lidlu vai šoseju, ja, kur visu noņem, uzklāja tātad asfaltu un uzbūvē kaut ko. Latvijā mežu izstrādā un atjauno. Bet, ja mēs skatāmies tātad par pasaulē kopumā, tad mēs varam redzēt, ka, piemēram, avoiding deforestation šajā te labajā pusē, mēs redzam, ka, lai mēs sasniegtu līdz 2030. Gadam, mums vajadzētu iegulda, ne mums, bet, teiksim, būtu jāiegulda lai izvairītos no šīs te atmežošanas 130 miljārdu tātad dolāru. Tikai dažādu salīdzinoši nelielu pasākumu organizācijā. Tas pats arī par CO2 piesaisti, ja? Un daudz ir ļoti finansu ietilpīgi šie tie projekti un lietas, un līdz ar to skaidrs, ka tas viss apgrūtina, nu, teiksim tā, normālu ražošanas attīstību, mums jāmeklē ir vairāk daudz modernākas pieejas, daudz kam, bet savukārt tas sasaucās ar citām problēmām, kā jūs teicat, ģeopolitika un pārējo, jo tomēr mēs nevaram, savukārt viss tas kaut vai tāpat to nosacīti vēja turbīnu, lai izveidotu, iedomājieties, cik daudz dažādas tehnoloģijas nepieciešams, cik daudz ir jāpatērē arī dažādi materiāli. Un te ir tā, nu, piemēram, tā mēs arī varam redzēt, kas vispār te notiek, ja mēs skatāmies, piemēram, arī par elektrības cenām, ja? Dažādu iemeslu dēļ šīs te milzīgie pieaugumi. Tad atkal šis te savukārt stress, kas teiksim, attiecīgi energoresursu cenu pieaugumu dēļ, atstāja iespēju pilnīgi uz jebko. Un tad pilnīgi absolūti skaidrs, ka mums ir, es vispār vairāk domāju, ka mums vajadzīgs ir tāds pozitīvs protekcionisms savai valstī, vai vismaz tādā Baltijas un Ziemeļvalstu ietvarā, jo tas ir pilnīgi nenoliedzami, ka Eiropa ir vairāku ātrumu. Un Rietuma Eiropas tā saucamā pieeja lietām ir citādāka, un ja mēs runājam arī par šiem te dabas saglabāšanas regulām un tā tālāk, tad vairāk ir tomēr vēlme un tendence, ka vecās Eiropas valstis cenšas izlīst pēdiņās, ja, uz tādās būt reprezentabilākā situācijā, tomēr novirzot šo visu dabas aizsardzības, viņu pašu pasludinātos apjomus uz Ziemeļa Eiropas un Austrum Eiropas, nu, un Baltijas valstīm. Tātad, respektīvi, to var just un to var manīt, kas ir diezgan loģiski. Nu, tad mēs tā varam skatīties, nu, kādā veidā tātad mums dzīvot zaļāk un tā tālāk. Nu, pareizi, apvienot darba galdus, liederīgi izmantot tur saturu, garderobas galds, kaiminamo ģeneratoru un tā tālāk. Vai mēs varam, protams, smieties un tā tālāk, bet kaut kur tas ir interesanti. Un tad tas, piemēram, vienā no Rīgas centra skolām, man jaunākais puika tur mācījās, un tad es iedevu tādu gan neaptoju, bet tādu lapu, kā varētu ieteikt, lai varētu, man kaut kādā citā prezentācijā ir ielikt tā lapa, ko viņi ir uzrakstījuši, piemēram, lai varētu padomāt, iekams tu atstāja kaut kādu ekoloģisko pēdu vai kaut ko tērē. Un tur bija bērni vienkārši sarakstījuši, teiksim tā, gaismas ieslēgšana 2 eiro. Gaismas izslēgšana tur 0,10. Piemēram, kaut kā vēl ieslēgšana, atkal, tādā veidā it kā ietekmēt cilvēku, lai viņš pēc iespējas mazāk kaut ko tērētu, varbūt ar finansiāliem instrumentiem. Protams, diezgan smieklīgi, jo mums, tas jūs jau zinat, noteikti ir dzirdēts daudzreiz, ko ultrazaļie iesaka tur attiecīgi tur vienreiz nedēļā mazgāties dušā 3 minūtes tikai un tādā veidā vai stāvēt lietū. Tā ir. Bet tad mēs esam nonākuši tātad pēc šī tādas iesildīšanās, mēs esam nonākuši, kā mums te izskatās un vispār, kur mēs esam, un, protams, atjaunojamais resurss, kas ir ārkārtīgi, mums, paldies Dievam, ir paveicies, ka mums tas ir, jo iepriekš tas tā nebija, kas tad jums tur Latvijā nekā, jums nav kaut kāda tur meži, jā, kaut
kaut kāda zeme, un viss jums nav ne ogles, ne tur nekas. Starp citu, ja mēs runājam par zemes dzīlēm, neskatoties to, ka mums ir kūdra, ja, to tālāk, protams, pastāstīs Ilze, kas ir ļoti vērtīgs īstenībā izraktenis, bet mums ir arī niķelis. Bet teiksim, ir tās indikācijas ir tādas, ka niķelis mums ir diezgan daudz par izmantošanu. Tas ir, protams, tas būtu vispār fantastisks, tā saucamais, Latvija varētu pārvērsties tā par tādu, nosacīt varētu teikt par tādiem emirātiem Baltijas jūras krastā, ja tas tik tālāk attīstīts šī lieta un tā, bet tur ir daudz jautājumu. Un tā kā skatoties uz šīm, jo par mežiem Latvijā to mēs zinām, un to jūs arī noteikti, diezgan populāri tas tiek rādīts mums visur, ka 27% mežēnums bija daudz dažādu apstākļu dēļ, bet galvenokārt tā iemesla dēļ, ka tomēr bija valsts bija orientēta vairāk uz lauksaimniecību, bet arī, protams, skaidrs, ka šis te mežēnums ir ļoti pieaudzis, un meža platība atbilstoši Latvijas meža definīcija ietver mežaudzes, iznīkušas audzes, degumus, veigāzes izcirtumus. Tas ir tāpēc, ir tie 53, tur viņi atšķirās. Tā diference ir no 47 līdz pat 53. Tas ir 3 tās definīcijas. Bet mēs ņemam mežēnumu, un tātad, protams, ka šī situācija ir ļoti laba. Cita lieta, ko es tālāk piebildīšu, kādā veidā tas tiek, teiksim, īstenot saistībā ar dabas aizsardzībai paredzētajām platībām, un tā ir. Te var vienkārši tā redzēt ātri, paskatīties, kā viss notiek, ja mēs skatāmies 1772. Gads. Man tikai jāatzīstās, ka mežierīcība Latvijā 1772. Gads, vai tā ir aplēse pa visu Latvijas teritoriju, vai tā ir, jo toreiz tajā laikā daļa Latvijas Kurzemes un Zemgales hercogiste bija vēl pastāvīga, tā nebija iekļauta Krievijas impērijā, un par šis mežēnums iespējams, ka ir par Pārdaugavas hercogistu domāt. Bet vienalga, principā mēs varam balstīties apmēram, mēs tāpat ļoti labi raksturojoši to redzam. Pie intensīvas, teiksim tā, gan iedzīvotāju skaita intensīvāka pieauguma, gan lauksaimniecības aktīvas, ja, 1914. gadā, tas ir gadā, kad sākās Pirmais pasaules karš, Latvijā bija 23,9% meža. Tātad arī iedzīvotāji bija 2,6 miljoni. Tāds iedzīvotāju skaits, kā 1914. gadā, tika sasniegts 1989. gadā. Tātad šeit mēs redzam, ka šeit ir 56,9% 23. gadā, kas ir mežēnums, ir jau, teiksim, vairāk procentu nekā 53. Latvijas situācija. Kā mēs tagad skatāmies, kas notiek? Te ir varbūt iespējams ir dzirdēts, un tā kā mēs, un protams, ka tas bija pareizs lēmums mūsu organizācijas ļoti ne tikai konkurētspējas uzturēšanas dēļ, bet ārkārtīgi ir orientētas uz to, lai meža īpašniekam un meža apsaimniekotājiem ļautu pašam izvēlēties un zināt un saprast, jo mēs uzskatām, ka cilvēki ir pietiekoši daudz šeit zinoši, tie, kas ar to nodarbojas, vai ja paši nenodarbojas, tad attiecīgi pakalpojums sniedzēji un, protams, valsts meža dienesta kontrolē, ka mēs varam uzticēties tāpat kā Zviedri, Somi, Igauni uzticās tātad savējiem mežsaimniekiem, lai mēs varētu arī cirst un izmantot šo te caurmēra pieeja. Ja? Tagad šobrīd zaļās organizācijas iesūdzēja Satversmes tiesā šo te pasākumu, bet tagad tas ir pārcelts uz nākošā gada pirmo pusi. Precīzu datumu nepateikšu, bet tātad ir, protams, daļa cilvēku, kas iebilst par to un uzskata, ka tiek jaunāki koki izzāģēti, mazāki un tā tālāk. Savukārt, tur, protams, arguments ir tāds, ka šī koksne, kas pēc caurmēra tiek iegūta, tā ir jāatjauno attiecīgi ģenētiski spēcīgu sādām materiālu. Daudz, kas ir pozitīvais tajā lietā, ka cilvēks var izvēlēties, jā, tātad, un vēl, ko es varētu pateikt, ka mūsdienās mums vairs nav tā pieeja, kas bija senos laikos un pilnīgi loģiski iemeslu dēļ, ka mums ir, teiksim, šī te komerckoksne, ja? Tomēr ir pamatā, ja mēs runājam par, tā ir mazākas dimensijas koksne, tātad šis diametrs nav tik
liels. Līdz ar to tad realizācija un pārstrāde un tālāk attiecīgi jau konkurētspēja zāģētavām un koksnes rūpnīcām uzlabotos. Bet tas ir pilnīgi normāli. Tātad mēs neesam šos normatīvos aktus, mēs tagad esam to izdarījuši, bet redz, viņi ir joprojām tātad tiek apšaubīti. Mēs nebijām modernizējuši šos normatīvo bāzi, jo, piemēram, Zviedrijā un Somijā vispār nav noteikts diametrs, ja, ierobežojumi nav noteikti nekādi, ja, tur cilvēkiem uzticās un tas ir citādāk. Tad Latvijas starp citām Eiropas valstīm, ja mēs skatāmies savukārt par privāto mežu īpatsvaru, tad mēs redzam, protams, ka tā situācija ir atšķirīga arī tāpat. Bet mēs uzskatām, šobrīd ir tā, ka 4. vai 5. valsts Latvija ir, ja mēs runājam par mežainumu. Sākumā bija tā, ka mēs, atguvām neatkarību daudz restitūcijas laikā, saņēma atpakaļ savus īpašumus, un tad bija Latvijā apmēram 150 000 meža īpašnieku. Šobrīd es domāju, ir kādas 110, 120 varbūt maksimums tūkstoši, jo ļoti daudz ir realizējuši tātad savus īpašumus. Konsolidācija notiek, mazi īpašumi tiek pievienot lieliem, bet tas ir pilnīgi normāls process un skaidrs, ka mēs to varam tā arī darīt. Par Baltijas valstīm piebilstot, pilnīgi skaidrs, ka mums ir mežu reģions. Tas ir arī interesanti, es varētu piebilst arī tā, ka Latvija aizņem 0,02% no pasaules, ja mēs runājam teritorijas, tad mēs savukārt apgādājam ar kokrūpniecības un meža produktiem. Tātad iznāk, ka mūsu īpatsvars ir gandrīz 2%. Tas ir ārkārtīgi liels, ja mēs skatāmies, salīdzinošos skaitļos. Latvijai ļoti, ļoti liela tātad šī loma meža nozarei. Pilnīgi skaidrs, ka kā mēs izmantojam mežus ir svarīgi, ja, cik mēs efektīvi to izmantojam. Šobrīd jau ir tā, atcerieties arī to Covid laiku un tās lietas, kas tad notika, ārkārtīgi sadārdzinājās, koksne bija pilnīgi fantastiski cipari, ja, un tad dažās vietās bija situācija tāda, ka malka, piemēram, bija, vienkārši fantastiskā cenā, tad respektīvi izmantoja pilnīgi visu, un tas arī, ka mums ir uzceltas vairākas milzīgas, lielas granulu rūpnīcas, tas, protams, liecina tikai to, ka mēs izmantojam. Es vēl atceros tos laikus, ka, piemēram, mums piederēja arī Gulbenes mežrūpniecības saimniecība, un tad es biju resursu direktors toreiz, un tad es liku puišiem, kas strādāja mežstrādē, vienkārši atstāt malku, nevest ārā, vispār, jo iznāca dārgi izvest ārā, bet atstāt, vienkārši ceļā likt, meža ceļos, ja, tātad to malku, ja, un šobrīd mēs skatāmies, kā ir mainījusies šī situācija. Mēs arī zāģētavās atstājām cilvēku, varēja pa brīvu viņu ņemt un tādā veidā. Tā kā, tomēr diezgan nopietni. Ja mēs skatāmies par savukārt šiem aizsargājumiem teritorijas statusiem, ja, kas arī ir svarīgi, cik daudz mēs varam paņemt šo materiālu, kas ir atjaunojams, ja, un visādā ziņā, ārkārtīgi, mums ir ļoti, ļoti būtiski Latvijā, tad tādā veidā, lai mēs sev nesasietu rokas un nevarētu, viena lieta ir, runa ir par to, lai būtu šīs dabas aizsardzības prasības adekvāts. Mēs visi skaidri zinām, kā jūs pašā sākumā teicu, ka attieksmē jābūt attiecīgi ar augstu atbildību un rūpību. Bet, savukārt, ja mēs skatāmies, cik daudz, piemēram, mājsaimniecības zaudē, šo ierobežoto pieejas, respektīvi atļaujas, ja, meža platību dēļ, tas ir apmēram ap 9 miljoniem eiro gada. Tagad varbūt pēc šīm cenām, varbūt pat vēl vairāk, ja. Un valsts nodokļos zaudē 30 miljonus vismaz, jo, ja es tagad skatos, es aizpagājušajā nedēļā runāju ar Latvijas valsts mežu vadību, viņiem jau tagad 22% ir teritorijas, kurās viņi neko nedara, galvenais šis zemes, meža izmantošanas mērķis ir dabas aizsardzība. Tā. Tas arī jāņem vērā, sevišķi tad, kad cilvēki, daži ministri, piemēram, jaunais veselības ministrs savu mēri, cilvēks viņu var ļoti labi saprast, ja, jo veselības aizsardzībā mums vajag daudz naudas, ja, un ka viņš sola miljardus, ja, tad jautājums, no kurienes un kā varētu tos piesaistīt. Te par zemes izmantošanu vēlreiz, mēs skatāmies, tas ir ilustratīvi, es te nepārstāstīšu, bet katrā ziņā,
kā ir tā saucamās zemes kategorija izvēles. Neizmantotā lauksaimniecības zeme, piemēram, ir, ja mēs skatāmies, cik daudz ir, ja, un lauksaimniecības zeme, cik ir kopumā. Krūmā ir, piemēram, 102 000 hektāri, ja. Un te mēs varam skatīties kādā veidā, jo katrs šis te izmantošanas hektārs, protams, nes attiecīgi ienākums. Sauszemes aizsargājamās teritorijas, ja mēs pa zemes kategorijām varam redzēt, ka ir diezgan ievērojams nu, teiksim, sastāvs. Tad, lai papildus savukārt, lai mēs aizsargātu, mums, lai sasniegtu šo te 30% mērķi, jo kas ir Eiropas Savienībai, tātad noteikts 30% aizsargājamas teritorijas, no tām 10% stingri aizsargājums. Tas bija tas, ko es teicu iepriekš, kā Holanda, piemēram, vai Dānija to var izdarīt. Nu, bija piemērs, laikam, acīm redzot par Ansis Pūpols, jā, kā viņš teica, pilsētā, kā to var izdarīt. Nomēram līdzīgi, ja kāds ir bijis Nīderlandē redz, ka teritorija, kur ir šķiet mazāk pa kurzemi, jā, ir 17,5 miljoni iedzīvotāji. Nu, okay. Tātad, respektīvi ir tā, ka mums šī te slodze Somijai, Zviedrijai, Baltijai, Polijai varētu palielināties, ja mēs ņemam visu to kopējo Eiropas ainavu. Nu, un cik tālu man patīk šī te karte, tāpēc es rakstīju vecā, labā karte, es viņu, man liekas, kaut kādu vairākus gadus te rādu un tā, jo principā tā ainava jau neko baigi daudz neaizšķirās, jo mēs redzam, cik daudz ir šīs te aizsargājamās platības. Daudzi man iebilst, jā, ok, Vidzemes biosfēras rezervāts, tas nav nekāds aizsargājums, bet nē, piemēram, tur nevar veidot plantācijas, ja, nu, mūsu meža likuma ietvarā. Tā tad ir. Un te ir tā par biotopu kartēšanu Latvijā, gan jau esat dzirdējuši noteikti Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanu Latvijā nosauc ārkārtīgi skaistā nosaukumā par dabas skaitīšanu. Tas ir visi ļoti skaisti, jo dabas skaitīšana izskatās smuki, var uzzīmēt dažādus tur dzēņus, taureņus, visus skaita, un tā tālāk puķītus un vēl pārējais. Bet īstenībā tas ir process, kurš joprojām nav beidzies. Es pats esmu uzraudzības grupā šīs te dabas skaitīšanas, kā jau te var nosaukt, un mēs esam vairāk arī gan no nozares, gan no citām nozarēm, joprojām šī dabas skaitīšana ir beigusies. Dabas skaitīšanā ieguldīja 8,5 miljonu eiro, viss ir kārtībā, daudz kas ir izrunāts un daudz problēmas dažādas tur ir parādījušās un viss pārējais, bet mēs pieprasījām, lai tiktu sagatavots sociāli-ekonomiskais aprēķins. Tātad, respektīvi, modeļi, 4 modeļi tur apmēram iznāk tā, cik daudz mēs teritorijas, nu, teiksim, ņemot vērā konstatētos biotopus aizsargājam, izņemam ārā no saimnieciskās aprites, cik daudz un kādu, nu, teiksim tā, efektu, jeb defektu, pareizāk sakot, tas nodara ekonomikai, nu, un sociālajiem jautājumiem, respektīvi darba vietas, nodokļu un vispārējais. Mēs joprojām neesam saņēmuši nekādu, pilnīgi nevienu lapu, kur būtu kaut kas uzrakstīt, cik daudz tieši attiecībā uz kādu modeli, cik daudz mēs to, un parasti kāda ir tā atbilde, ka vajag piesaistīt ekonomistus, vajag piesaistīt to, un joprojām tas jautājums ir, šodien, starp citu, Saeimā to izskatīja, jo bija viena no deputātēm bija virzījusi to tātad par šo te Eiropas Savienības biotopu kartēšanas rezultātiem Latvijā. Vispār tad Saeimas komisijā bija izbrīnīti, visi mēs, protams, sacēlām traci, kā tas var būt, kāpēc tas jāstumj tālāk, jo vispār par uzraudzības grupā vispār tas nav izskatīts. Kāda ir, tātad, respektīvi, šis te efekts būs un kā tas viss tālāk. Nu, un tad mēs, es domāju, es vēl neesmu kolēģiem zvanījis, es domāju, ka tas ir, nu, katrā ziņā nolikts, nu, teiksim tā, nost, un mums jātiek ar to galā, tāpēc, ka uz katru no mums tas atstāja un atstās iespaidu. Jūs taču ziniet, kā ir, tātad pensijas, armija, policija, ārsti, nu, pabalsti, vēža slimnieki, nu, vispār pilnīgi visi, ja, kas ir saistīts. Mēs katrs hektārs, kas iet prom, jo tādā ziņā es varu pateikt, kas man likās tā simpātisks vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrā, kas bija iepriekšējais ministrs, tad viņš to saprata ļoti tā, nu vismaz katrā ziņā darbība nekāda tur varbūt nesekoja, bet viņš absolūti piekrīt tam, visi jau tas process ir birokrātisks, ka Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu rezultātā iegūtās platības, ja tiešām tas ir jāaizsargā un tas ir aizsargājums, tad šīm te kompensācijām jābūt absolūti citā līmenī un tām jānāk no Eiropas Savienības naudas, nenoliedzami. Vēl es gribētu pievērst jums arī kā topošiem speciālistiem, kādi ir rezultāti. Jūs jau redzat, ja cik daudz kas aizņem, bet, piemēram,
Pirmais biotops, jā, tātad lielākais ir veci vai dabiski boreāli meži 28%. Tas ir ļoti daudz, un tas ir, skatoties, kā ja mēs runājam par certifikāciju, es šodien nerunāšu par to, tad mēs varam skatīties uz to, ja, piemēram, FSC vai PFSC nav mazliet savādāk interpretācija, bet, piemēram, mēs skatāmies, ja, tad savukārt šiem biotopiem varētu būt arī kaut kāds, nosacīti, teiksim, ierobežojumi status izmantošana. Kā, piemēram. Tādā veidā. Tā kā mums ir ļoti daudz problēmas, kas jārisina, un noteikti jums arī tas būs jārisina. Es te ieliku slaidu, kas ir, respektīvi, lai pastāstītu, apmēram tas ir tas, ko pieminēja tikai tā garām skrejot šajā mazajā filmā. Tātad 16. maijā Eiropas Savienība pieņēma regulu par atmežošanu, jeb atmežošanas regulu, vienalga, kā viņi attiecīgi nosauc. Tātad, respektīvi tas ir stingrs tāds process, ko Eiropas Savienība ievieš, lai varētu pārbaudīt, ka konkrēti produkti nav no tādām vietām neienāk Eiropas Savienībā, kur ir veikta šī te mežu izciršana vai degradācija. Un tā regula, protams, ir ārkārtīgi, teiksim tā, stingra, prasības viņi, protams, pārbaudīs un īstenos, un šie sodi ir plānoti diezgan lieli. Tad jautājums ir tāds, ka pret šo regulu ārkārtīgi iestājas, piemēram, tādas valstis kā Indonēzija, teiksim, tā saucamās ekvatora zonas valstis, kurās, teiksim, tā, ka teiksim, sojas eļļa vai palma eļļa, soja, kafijas pupiņas nāk no tādām teritorijām, kurām faktiski ir veikta šī atmežošana. Tālāk, attiecīgi, protams, atstās ekonomisko iespaidu uz šīm valstīm. Protams, tad notiek sūdzēšanās, teiksim tā, pasaules tirdzniecības organizācijas līmenī un tā tālāk. Skatīsimies, kā tas viss notiks, un te ir, zināmā mērā, tas sasaucās līdzīgi ar certifikācijas prasībām, bet certifikācija nepietiek šobrīd ar to, lai izpildītu atmežošanas regulas prasības. Tātad tiek pastiprināti, ir jāvēršās speciālā izpildes procesa īstenošanā, lai varētu attiecīgi to realizēt. Tad Eiropas Savienības parlaments šogad vēl ir pieņēmis tā saucamo tiesību aktu svēto trīsvienību, tāds nosaukums. Tātad pirmais bija tā saucamais emisiju tirdzniecības sistēmas versija attiecībā uz rūpniecību, tātad par emisiju samazināšanu. Te ir dažādi citāti, var izlasīt, jā, protams, viņi vairāk tā izskatās tā tīri tāda politiskā virzienā, bet, tas ir pirmais. Tad ir otrais, tad ir oglekļa robežu maksājums, kas ir interesanta lieta, ko ir, interesanti nosacīt, bet Eiropas Savienībā tas ir pieņemts, lai saglabātu konkurētspēju, un tas ir paredzēts arī precēm, kuras ieved Eiropā, respektīvi ir tā, ja skatoties, kāds ir šis te oglekļa, teiksim, šīs te piesaistes vai tieši otrādāk CO2 emisijas apjoms. Tā ir tā otrā daļa. Un tad šī te oglekļa tirdzniecības sistēma, tātad, jā, tā ir atsevišķi ieviest tiks tālāk arī 28. gadā arī attieksies uz mājsaimniecībām un automobīļiem. Tas ir vispār fantastiski. Jā, protams, viņi ir pieņēmuši klimata fondu 87 miljārdu eiro apmērā, kas stāsies arī 26. gadā, daudz kas stāsies spēkā, un tā ir tā trešā daļa, ja mēs runājam par svēto trīsvienību. Un te, protams, lieto ļoti labi šo te Eiropas Savienību klimata ambīcijas un tā tālāk, bet jūs saprotiet, cik tas ir ārkārtīgi komplicēts, un man liekas, es varētu tā, manā skatījumā tas liekas ārkārtīgi smaga, tāda ļoti liela birokratizācijas tāda procesa padziļināšana, jo lai visur mēs sakam, ka mums jācīnās pret birokrātiju, bet šeit tas katrā ziņā administrēšana šo te pasākumu būs diezgan, man liekas, smaga. Tu tālāk arī mēs aprunāsimies par citām lietām arī. Te ir nepārējot visu, lai jūs apmēram, teiksim tā, paskatītos, kā ir. Ar šo lapu strādājam arī mēs meža nozares, teiksim tā, darba grupā. Mēs esam izveidojuši meža nozares darba grupu, kas ir vadošie meža uzņēmumi un ministrija. Mēs sanākam kopā un skatāmies, kas notiek saistībā ar zaļā kursa tiesību aktiem, un tad mēs te varam redzēt, kas ir augsta prioritāte, vidēja un zemāka. Zem tas nav precīzi labi, bet zemāk. Tad augsta redzam noteikumi par meža monitoringu.
ilgtermiņa plānošana, oglekļa aizvākšanas certifikācija, dabas atjaunošanas likums, ja? Atjaunojuma energoresursu RED 3, atmežošanas regulas īstenošana, bioloģiskās daudzveidības deleģētais akts, nu, protams, sagatavošanās 24. gada Eiropas Savienības vēlēšanām. Nu, un tad tālāk arī, jūs redzēt, iedomājieties, cik daudz, un tam katram vēl ir vesels klāsts visdažādāko dokumentu, kas ir jāievēro. Un tad, kad mēs skatāmies, jā, nu, ministriju darbinieki, jā, ministrijas, cik daudz tur viss tas ir, nu tā, bet īstenībā cilvēkiem ir ļoti ārkārtīgi daudz jāseko līdzi dažādām lietām, kuras, kā mēs, nu, tādā žargonā varam teikt, pēkšņi izlec, ja? Ka izrādās, ka mums pēc tam mēs var piemērot Latvijai, piemēram, dažādas Eiropas Savienības, nu, teiksim, soda sankcijas, ka ja nav izpildīts kādas no šīm tiesību aktos ievietotajām prasībām. Nu, tas apmēram izskatās šitā. Nu, tādā veidā, jā, nu, tas čalītis ir tāds diezgan, viņš pat nav noskūvies lagā, jā. Un viņš ir pilnīgi, teiksim, pārsteigts par to, un tas ir diezgan pareizi vispār. Šī karikatūra, nu, diezgan labi raksturo situāciju. Un te ir vēlreiz, es kaut kā daudz reizi iznāk mums to pieminēt, nu, varbūt dažādās auditorijas, bet man kaut kā patīk to Somijas pieeju. Viņiem jau arī tur visādi iet šobrīd, bet viņi tā kā ir sevi pilnīgi definējuši, ka tā ir absolūti, teiksim, viņiem pamatā ir 74% tomēr meža platības, bet viņiem ir tāda pamatīga industrija, ja, meža, un viņi zina, ka tā Somijas vispār labklājība balstās uz mežsaimniecību un meža produktu izmantošanu. Viņi lieli maleči starp citu, jo viņi ļoti daudz no koksnes dažādas attīst jaunus produktus, tas ir vispār cita tēma, tas ir vispār fantastiski, bet viņi ļoti labi arī saprot, un viņiem pat ir meža nozarei speciāla pārstāvniecība Briselē ir atvērta, tikai Somijas meža nozarei šogad sākumā, man liekas, viņi to izdarīja. Nu, un te ir tā, ka Eiropas komisijas plānu, pareizi jau saka, jūs jau varat izlasīt, ja vienlaidu mežkopību pāriet, tad, teiksim, visos par realitāti, tad nu, protams, ka tad nevar savukārt ir pretruna par to, ka mums jāpalielina ir, teiksim, koksnes izmantošana visur, lai mēs savukārt arī varētu, nu, teiksim tā, sekvestrēt ogleklis, piesaistīt oglekli šitādā te tribīnē, galdā, vēl vienalga, kur ēkās. Tajā pašā laikā mums ir ārkārtīgi liels spiediens, ka mēs nevaram, kā jau es teicu, ja visiem patīk zaļi dzīvot, izmantot koksnes produktus un vēl, bet tas koks tā kā no meža, nu, tā kā nedrīkst viņu paņemt. Un tad te ir tā, ka, nu, tad katra, pareizi jau Asakainis arī saka, ka katra koksnes kubikmetra pievienotā vērtība ir 150 eiro. Ja šo summu neiegūst, tad kāda ir alternatīva? Nu, tad to neviens nevar atbildēt. Nu, un tas ir baigi tā forši uzrakstīts. Komisija pieprasa izmantot koksni, un koksni ir pieejama Eiropas mežos. Forši, jā. Tas ir diezgan absurdi. Tur tajā stūrī ir tāda bildīte, kas man vispār patīk, ko jau es iepriekš teicu, kas ir mežsaimniecība un kas ir atmežošana. Ja? Tātad tur tā, man liekas, uzskatām un labi to var pateikt, jo cilvēki ļoti daudz arī to tā nesaprot, jo, kā jau es teicu, šis te, starp citu ārkārtīgi daudz grēko žurnālisti, es domāju, ka daudz to speciāli tīšām dara, es pilnīgi nebaidos to apgalvot tā iemesla dēļ, ka tas arī ir tāda slikta ziņa, ir laba ziņa. Latvijā visu izcērt, vai Latvijā iet bojā sugas, vai Latvijā iet bojā dzīvnieki un vēl tiek samazināt. Nu, bojā iet daudz kur, bet šajā gadījumā es joprojām pastāvu uz to, ka mums mainās bioloģiskā daudzveidība, bet mums viņa nesamazinās. Nu, tas ir, bet ok. Tātad jauni noteikumi par uzņēmumu ilgspējas pārskatiem. Nu, tas ir arī ļoti interesants. Es pats esmu vācis šo te informāciju, jo mums ir arī meža un saistīto nozaru, starp citu, portāls, viņš ir 4. 5. gadu jau, zemunvalsts.lv, ļoti interesants manā skatījumā labs, jūs lasiet, es domāju, ka jums ļoti labi, jūs gan biblioteku tur varat izmantot, gan visdažādākās tēmas, es tieši jūsu fakultāšu studentiem, tas būtu arī noderīgi no zināšanu viedokļa. Nu, tātad arī, respektīvi, šie te ilgspējas pārskati, tātad, lai novērstu, lai varētu apliecināt to, ka uzņēmums ir ilgspējīgs, ir jābūt ir speciālai noteikumu izpildes tādai formulai, lai cilvēki varētu saprast, ka šis te
Eiropas patērētājiem, tātad iedzīvotājiem, kas iegādājas produktu vai pakalpojumu, lai zinātu, ka uzņēmums ir tātad ilgspējīgs un viss ir vienkārši. Bet, protams, tas ir kārtējais arī apgrūtinājums, kas jāņem vērā. Tā ir, te neiedziļinoties, jo tas ir diezgan sarežģīti un diezgan daudz, kas ir jāstāsta, bet tā ir tā saucamā nefinanšu ziņošanas direktīva, kas ir saistoša arī bankām. Un, protams, ka, piemēram, tas ir saistībā arī ar informāciju sākumā ir lielie uzņēmumi, kapitāla sabiedrības, tad ir vidējie, un pēc tam no 28. gada 1. janvāra ir arī mazie uzņēmumi, kuri vairāk kā 10 darbinieki. Te mēs varam redzēt, kas nodrošina ziņojumu kvalitāti. Attiecīgi jūs redzat, akreditēti neatkarīgi revidenti, certificētāji. Tas viss ir atkal izmaksas, protams. Savukārt tas ir līdzīgi, man tas ļoti atgādina arī to certifikāciju, kas tagad pastāv, sākot ar būvniecības certifikāciju, beidzot ar meža certifikāciju. Savukārt atkal neatkarīgi revidents ir jau labi, jo tas ir darba vietas un vispārējais, bet skaidrs, mums jārēķinās ar šādām te lietām. Un te ir tie termiņi, 3 posmi. Tas arī, protams, es grūti pateikt, vai jums arī to mēs, starp citu, esam runājuši par to, ka šīs te lietas, kas saistās ar ilgspējas ziņojumiem, certifikāciju un pārējām jaunajām prasībām, kas veidojas, ka noteikti kādu vismaz semestri ietvaros kādam mācību, teiksim, tādam priekšmetam ir jābūt. Jo jūs ļoti daudz sastapsieties arī savā darba dzīvē ar šīm te lietām. Un kā jau es rādīju iepriekš, tātad šis te teiksim, ir tās sniega tāds bumbas efekts. Ja? Šīs prasības paliek lielāks un mums jau nav varianti, jo mēs no Eiropas Savienībā mēs esam un būsim. Un, kas saka, no otras puses paldies Dievam. Ja? Bet skaidrs, ka mums savas intereses, protams, ir jāaizstāv. Tātad, zinot visu to, kas mums tiek pret, nevis visu, bet tikai daļu, ko es varēju apmēram iekļauties šajā te, mēs tagad, protams, varam parunāt par to, kāds tad ir stāvoklis, kas ir būtisks Latvijas meža resursu izmantošanai jaunās apstākļos. Jo šie visi apstākļi atstāja tieši precīzi ļoti lielu sociālo-ekonomisku iespaidu. Ja? Tad tas viss, kas ir saistīts ar nozari, tas atstāja iespaidu, protams, uz nodokļu ieņēmumiem, uz cilvēku algām, uz iztikšanu, uz visu. Un, piemēram, tagad šobrīd ir vērojams koksnes cenu kritums. Privātie meža īpašnieki kā vienmēr seko tam līdzi, kas var atļauties, tie nerealizē. Protams, tas ir skaidrs, ka cilvēks ir pārdod izvēlās tad, kad viņam tas ir izdevīgi. Protams, situācijas ir dažādas, ja ir bērni jālaiž augstskolā vai arī jārastējas, tad ir citādāk. Šobrīd mēs varam paskatīties tur tālāk, mēs arī, kā jau es teicu, cik daudz cilvēks, piemēram, var izmantot savu privātu īpašumu valstī, kurā, teiksim, ir tā saucamā kapitalistiskā sistēma, jeb tirgus ekonomikā kāda ir Latvija un arī demokrātiska valsts, protams, bet šajā gadījumā valsts pieeja, manā skatījumā 105. pantu, satversmes tomēr pārkāpj. Tātad, respektīvi, ir tā, ka šī slodze, es atkal runāju par to, ka, ja ir liegumi un ierobežojumi, tālāk mēs arī tur mazliet runāsim, ir ļoti neatigulēts un ārkārtīgi mazas kompensācijas. Mums bija, piemēram, mēs esam, protams, tiekamies un es pat esmu piedalījies tiesās, tur, kur, teiksim, privāti īpašnieki tiesājas ar valsti vai attiecīgi valsts meža dienas, šajā gadījumā formāli pārstāv. Un tad es redzu apmēram arī gan cik informēts ir šī tiesnesis, kas izlemj tātad šo lietu un kāda vispār ir tā atmosfēra. Ja, ir tā, ka tomēr cilvēki, kas ir privāti īpašnieks, ka viņiem ir tomēr tā aizstāvība un aizsardzība ir diezgan tomēr nereāla. Tāpēc, ka ja cilvēkam ir, pieņemsim, ir 50, tur bija 50 hektāri vienā gadījumā un atrada melnā stārķa ligzdu, tad viņam savukārt bija apmēram 22 hektāri, no tā 50 viņam nebija nekādas iespējas vispār veikt nekādu izstrādi, tas bija pieaudzis mežs. Un tā kompensācija tad var sareizināt ar 160, apmēram jūs redzēt, kas tur iznāk. Lai gan tajā pašā laikā konkrētais cilvēks bija plānojis atjaunot tur dzimtes māju un vispārējo. Tādā veidā. Un tāpēc līdz ar to cilvēki ir te, varbūt uz šo slaidu, es tā mazliet aizgāju tā bišķiņ garām no tēmas, bet lai gan tas ir saistīts, jo cilvēki tad ļoti ir tādās situācijās, respektīvi šīs te pārspīlētās dabas aizsardzības prasības vai kompensāciju neesamība
ārkārtīgi spēcīgu cilvēku stumj uz to, ja viņam ir iespēja, tad viņš aktīvāk izstrādā vai mēģina ātrāk izcirst, teiksim, platību, to, ko vispār varbūt nemaz nevajadzētu. Tāpēc atkal jāpiemina Somus. Somiem ir ideāli šī te METSO sistēma. Mēs paši Latvijas meža certifikācijas padomē iztulkojam 2017. gadā to, iedevām vides ministrijai. Tad tur atkal kārtējās darba grupas vēl, mēs neesam nekur tālāk tikuši Latvijā šajā lietā. Tur ir ļoti viņi labi ir izstrādājuši, teiksim, kādā veidā, jo var nodot uz laiku. Tātad dabas aizsardzības platības, ja ir īpašumā, tad ir tā, kad nokompensē, tad ir attiecīgi ar citu platību, tad ir, piemēram, ir tā, ka kompensācija līmenis ir vai nu vienreizēji samaksāts, vai arī, tur ir ļoti, ļoti tādā veidā labi. Tā, ja tad mēs skatāmies, ka īstenībā ir 23. gads ir, protams, cenas ir kritušās, ir pietiekoši liela ažiotāža, varbūt ne šajā tēmā, bet es varu pateikt, ka šobrīd ir vairākas lielās Latvijas zāģētavas ir prasījuši Latvijas valsts mežiem, lai palielina, teiksim, pieeju. Respektīvi ir tā, ka viņi vēlas 5 lielās zāģētavas, lai kompensētu viņu zaudējumus, lai varētu būt pieeja lielākiem koksnes apjomiem, taču Latvijas valsts mežu apjomu nosaka ministru kabineta lēmums un tikai var, teiksim, šīs tāmes ietvaros to izdarīt. Tā kā visu laiku nepārtraukti ir zināmā mērā stress un problēmas ar šo. Bet tā ir tirgus ekonomika. Tad vēl skaidrs, ka ja mēs runājam par 23. gadu, skaidrs, ka jābūt ir vēl lielākam tātad kritumam. Jo ko jau mēs Vidus Eiropā redzējām, Čehijā un Vācijā, arī mums ir ārkārtīgi, kā jau jūs dzirdējāt, ir ārkārtējā situācija ar egļu 8-zobu mizgrauzi. Aprīlī, maijā, jūnijā izsludināja, turpinājās līdz septembrim. Protams, arī tas nokrišņu apjoms, un katrā ziņā šie apstākļi visi bija ļoti nelabvēlīgi. Un, protams, ka skaidrs, ka tas viss atstāja iespaidu. Un ja mēs tā skatāmies, ka meža reizēm ir tā, ka tā situācija ir laba un cenas ir lielākas, tad, protams, viss saka, meža īpašnieks, viss kārtībā, tur norealizē, pārdod mežu vispārējais, bet savukārt, protams, tas ir, teiksim, tā biznes vai tāds iztikas avots, tad, protams, skaidrs mēs redzam, ka ir grūtības. Lai gan iepriekšējos, protams, jāatzīst arī atklāt ne tikai lielie, bet vidējie un lielie uzņēmumi, arī varbūt kāds mazais īpašnieks iepriekšējo 3 gadu laikā, kad bija augstās cenas, protams, teiksim tā, uzkrāja diezgan labus līdzekļus. Bet šobrīd ir tā situācija tā, ka tie līdzekļi tiek notērēti, lai varētu, ja ir ražošana, lai varētu uzturēt ražošanu. Teiksim tā, mēs jau varam, kā jūs redzat, brīnišķīgs ir šis te pieminētais jau eglis 8-zobu mizgrauzis, simpātisks kukainītis, bet viņš ir nodarījis drausmīgi lielas problēmas, un te mēs varam Silava, protams, strādā šajā virzienā, te ir diskusija arī pilnīgi pareizi, ko mēs darīsim, ja saglabājas augstā līmenī šī mizgraužu populācija nodara. Apmēram es dzirdēju tā, bet man ir jāpārbauda, tad līdz 800,000 kubikmetru varētu būt zaudējumi, tad bojātā šī koksne. Protams, ka par egļu audzēšanas modeļiem vispār jādomā. Kā mēs kopjam, kāds ir šis te ilgums, kā tas ir īpaši, kā mēs īstenībā ir tā, ka ilgi diezgan bija sarunas par to, lai meža entomologiem varētu, teiksim, brīvāk šī te būt izvēle, kuru nocirst, rekomendēt, jo tur ar dabas aizsardzības, respektīvi, organizācijas iebilda par to, lai nebūtu tā saucamā, teiksim, pārcirte platība, parastais tas jautājums, bet, katrā ziņā ar to, ir jātiek galā, jo mēs citādi, tā ir situācija, kur ir jārisina. Tas tāpat kā, ja jumts tek, tas jumts ir jāmaina, lai nesabojātu visu namu. Un pilnīgi pareizi šeit ir tas, ko es iepriekš jau teicu, ka caurmēra lēmums, ko mēs pieņēmām, ir bijis pilnīgi pareizi izdarīts, jo meža īpašnieks var operatīvi tātad rīkoties un izstrādāt arī mežu, kurā ir savukārt šie te mizgraužu bojājumi arī balstoties uz caurmēru. Kas ir principā uztrauc mūs visvairāk, tā varbūt? Tātad, kā jau es teicu, tātad tas ir nav skaidrības ar to, kādi ir noteikumi, kādos ievieš šos dabas aizsardzības, teiksim, liegumus, regulējumus un visu pārējo. Reizēm ir tā, daudz sastapos tad, kad bija
biotopu kartēšanas šis periods, ļoti daudzi mums sūdzējās meža īpašnieki, ka ir ārkārtīgi atšķirīga pieeja, kad atbrauc, teiksim, cilvēks, kas novērtē, ja ir klāt meža īpašnieks, tad teiksim tā, biotopi tiek atrasti daudz mazāk vai vispār nē, un tad, kad cilvēks tikai, nav varējis tikt klāt vai tam līdzīgi, tad gandrīz vienmēr ir, kaut kas atrasts. Ok, tur dažādi var paskatīties, jā, bet, protams. Un te jau ir tā, ka mēs nevaram pieļaut vairāk jaunas aizsargājamas teritorijas, ja kamēr nav tikts galā ar šiem te kompensācijas lietām. Un es tad vienmēr, es tādu vienkāršā piemērā esmu teicis arī tiem, kas ir, tā varbūt skatās tā mazliet vienpusējāk, vai jo daba ir jāaizsargā, un mēs tikai liekam šos te ierobežojumus. Tas apmēram tā, jums ir, piemēram, māja, un jums piespiež pieņemt bēgli, kurš, protams, ir, mums jājūt līdzi nosacīt šajā gadījumā, kādu dabas vērtību, bet mēs to bēgli pieņemam, un par to vienkārši netiek maksāt. Viņš tad iedomājas tas bēglis, ka mums vajag viņam vajag vēl vienu istabu, un tad vēl, bet viņš jums nemaksā ne par ūdeni, ne par elektrību, ne par ko, ja? Un jums jābūt tikai laimīgam, ka jūs tomēr esat kādam palīdzējis. Tas ir normāli, protams. Mums arī jābūt priecīgam, mums jāpalīdz ir dabas aizsardzībā, bet par to cilvēkam ir, ja ir apgrūtinājums attiecīgi īpašumam, tādas ekonomiskās formācijas valstīs, kā mūsu valsts, pilnīgi skaidrs, ka ir jāsaņem adekvāta kompensācija. Ja mēs nesedz pat, kā te piemēru uzrakstīju, ka 1% no 1 hektāra mežaudas vērtības, tad faktiski ir tā, tad rodas tā saucamā nihilisms pret valsti, jo tā mums visu laiku jāsastopas, jūs zinat, tur Latvija tāda, Latvija mums tas neiet, mums ir daudz, kas ļoti labs, es daudz zinu uzņēmējus, kuri ir ar fantastiskām lietām strādā, ir ļoti daudz ko sasnieguši, apbrīnojams lietas, ja, un kuri vispār nereklamējas, un pat mēs nezinām, mēs reizēm tikai aizbraucam pie viņiem un skatāmies, tur par Kuldīgas, tur tāds piemērs viens bija, un vēl vairāk ražo tādas lietas, kuras pērk tur Japānā vienalga, vēl citās valstīs, un ļoti lielu pievienoto vērtību, bet gandrīz neviens neko nezina. Iespējas ir tāds, ka cilvēki nevēlas, teiksim, sevi eksponēt, parādīt, ja, jo tad uzreiz kaut kādam varbūt rasties kādas intereses, sākot ar, teiksim tā, pārāk labi vajadzētu apgrūtināt. Un te, man liekas, ir kaut kas nedaudz līdzīgs, ja. Jo tā sistēma ir, viņai jābūt ir iesaistošai. Nav iespējams tā, ja cilvēks, piemēram, ja viņam šī te dabas, teiksim tā, ir aizsardzība, kas ir pilnīgi normāli, bet viņš ir tāds sloks, tad pilnīgi skaidrs, ka šis cilvēks domās tā, kā latviešu meža īpašniece no Vidzemes, to var izlasīt, ja. Te ir tāds varētu gandrīz vai pamācība, ja, kā sastāv valsts uzbūve. Tas pilnīgi pareizi, ka, teiksim, šos te veselības aprūpes, tas piemērs ir tāds, ka Latvijas valsts nenodrošina tātad nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot tur neatliekamo palīdzību, bet totalitāras varas principos padomju laikā neļāva pastāvēt privāti īpašumā, bet pastāvēja atkal bezmaksas medicīna un augstākā izglītība. Un tagad līdz ar to mums pašiem sevi jānodrošina. Ja? Mēs paši maksājam par pakalpojumu, par to un vēl visu kaut ko, bet savukārt, ja, līdz ar to valstī tad vajadzētu, te jau pārāk, te ir nevis pārāk, bet te ir tā skarbi pateikts, ka nevar nacionalizēt privāti īpašumu bez taisnīgas atlīdzības. Te ir tas manis pieminētais 105. pants, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tas ir pilnīgi saprotams. Un es vēl varu pateikt tikai no savas pieredzes tādu, tad, kad lēmumu pieņēmējiem, dažiem pazīstamiem Saeimas deputātiem arī pēkšņi ir iznācis tā, ka viņi ir, dažādu, tas ir parasti mantojums bijis, ir kļuvuši meža vai zemes īpašnieki. Viņam uzreiz mainās domas, uzreiz ir citādi, tāpēc, ka viņš tad sajūt sevi kā īpašnieku, un tad viņš redz tās problēmas, ja, kas ir apkārt ap to visu. Ja. Un tā ir. Un tas, es nezinu, diemžēl vai par laimi, tomēr, acīm redzot, ja cilvēkam kaut kas pieder, tad viņš arī saprot, kā tas ir. Un kas ir tad, ja viņam ierobežo šo pieeju, ierobežo varbūt to, ko cilvēks var iegūt. Attiecīgi no sava likumīgi iegūtā īpašuma. Un tad mēs te paskatīsim, mūsu te sadarbības partneri ir dienas biznesa, dienas žurnāli. Interesanti arī te tagad filmē, piemēram, arī mūsu seminārus, mums ir sadarbība. Viņi ļoti, ļoti laba tāda, varētu teikt, kampaņa faktiski, kuram tas rūp. Viņi saucās, un te ir tas jautājums vispār, kā mums te iet, ja, un cik mēs varam tā,
mēs te lietojam, ne jau varbūt, ka mēs, bet kopumā ņemot par Latviju, ja mēs sakam, tad vai tiešām, te ir sirdi plosoši, protams, fotogrāfija par to mazo burkāniņu, kas, pie mammas, tā kā viņš arī negribētu, lai viņi izrauja ārā no zemes un tā, un sagriež tur salātos, bet mums tad vajag saprast, kas mums tiešām ir galvenais, vai cilvēks, vai tie, kas mēs samazinamies, kas ir dramatiski vispār, jo visā Eiropā, protams, tas ir viss, bet ja mēs skatāmies kaut vai arī par to pašu, 2000. Gads 2,38 miljonu iedzīvotāji, 2022. 1,87, tagad bišķi vairāk, tāpēc, ka ir Ukraiņi, 1,9 miljoni, ja? Bet Luksemburgā palielinās, palielinās arī Eiropas Savienībā kopumā. Tātad vairāk šīs te izmaiņas, protams, Eiropas Savienība un vispārējais migrācija, vēl kaut kas pārējais. Bet savukārt, ja mēs varam, un tam ir nozīme tomēr, ja mums ir lielāka ienākuma no mūsu ekonomikas, ja mūsu ekonomikā mēs varam vairāk dot daudz lielāks, tur es gan piekrītu, jo pabalsti arī nosaka tomēr, teiksim tā, cilvēks padomā, sevišķi jaunu ģimeni, viņam viens bērns, vai būt otram vai ne, jo bērns tomēr katrā ziņā ir jāuzaudzina par valstī un ģimenei tādu ļoti vērtīgu personību. Tas arī ir ieguldījums. Un tad mums jāskatās skaidrs, ka mēs varam tikai ieguldīt tad šīs te naudas, gan arī demogrāfijā, gan, kā jau es teicu, vispār ekonomikas attīstībā, tikai tādā veidā, ja mēs varam arī racionālāk izmantot savus resursus, kas mums ir tomēr. Un ja mēs paskatāmies par eksportu, importu bilanci kaut vai kā piemērs, nemaz tik koši mums neiet. Mums tas mīnus ir īstenībā veido, mums negatīva bilance ir 60, tas bija 21. Gada beigās 60 miljārdi, kas veido šo līdzekļu iztrūkumu valstī, un tad kā mums to darīt? Un te ir vecais stāsts, kas ir pilnīgi arī cita tēma, kā mums ir nodokļu ieņēmumi no viena iedzīvotāja un kādi ir izdevumi uz vienu. Un tad atkal mums jāsecina, ka piemēram, Igaunija atkal ir priekšā. Un šobrīd arī mēs zinām, ka arī Lietuva ir aizgājusi priekšā, ja mēs runājam par valsts attīstību. Un tā kā es esmu arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras nacionālās stratēģijas padomē, tad tur mums prezentēja tādu vienu lietu saistībā ar to, cik ātri var sasniegt, piemēram tā, ja mums ir kaut kāds projekts uzņēmējiem, es tur neiedzināšos sīkumos, tad bija tā, ka Latvijā nepieciešams 30 dienas, tas bija diezgan vienkārši 30 dienas, Igaunijā bija kaut kādas tur 7 dienas un Lietuvā bija kaut kādas 12 maksimums. Tad respektīvi ir tā, ka mums šie dažādi šie šķērši, slogi un visi pārējie ir daudz lielāki nekā mūsu kaimiņu valstīs, kas, protams, mums ārkārtīgi traucē attīstīties. Un tāpēc jūsu rokās jūs esat jaunieši, moderni cilvēki, kas redz daudz, kur arī, domājat arī kritiski, un kas ir pilnīgi normāli, jo cilvēkam nav jēgas, ja viņš tad ir kā, tad nākošais ir kritiski cilvēks nedomā, tad nākošais ir tāds Ziemeļkorejas variants, Tad nāk vadonis, pasaka, kā jādomā visiem, žoks visiem apkārt un dzīvo laimīgi. Tā es pārspīlēju, bet tas ir tāds, tā kā jums ir ļoti daudz iespēju mūsu valsts sakārtot, un es joprojām ticu mūsu valstī. Latvieši ir malači, viņi pierādījuši ļoti tādu dzīvot gribu, dzīvot spēju un spītību, pozitīvu. Un mēs, ja gribam, mēs varam, ne tikai sportā, bet daudz kur vēl. Neviens nekādu neatkarību mums nav uzdāvinājis. Ja kāds to saka, tad tam var droši pateikt biezāku vārdu, Un tā kā mums skaidrs, ka viss ir mūsu pašu rokās, neviens no malas nenāks un mūs kā saka, nekādu debesu mannu nedos, Un tā ir. Tā kā šeit ir tikai tā, noslēgumā es varētu piebilst par to, tā, kā jau es teicu, par to bioloģisku daudzveidību, tas kā mēs uzskatām, teiksim, mūsu organizāciju un tā, bet redzēt, tur ir 6 and 9. Tāpēc tas ir kurš to redz. Un te jau ir tā lieta, un mums tad acīm redzot ir jāvienojas, kas tas ir, abiem jāatnāk tur blakus, un tad jāpasaka. Viens saka, ka tas ir 9, viens saka, ka tas ir 6. Abiem it kā ir taisnība, bet, protams, ka tas ir būtībā aiziet pavisam pie kaut kā cita, un vai mēs gribam sasniegt to situāciju, ka mums, teiksim, androīds kaut ko pasniedz, lai mēs varētu tur, tas vienīgais glābiņš, tātad ir kaut kāds mākslīgais intelekts, kas pārņems te visu, taču nē. Un vēl noslēdzot to visu, es gribēju parādīt tur, kur ir, tas ir par medņu gaļiem, tātad par putnu
kā toreiz viens no vadošajiem, nenosaukšu uzvārdu, lai gan man tas ir būtiski, nav tam nozīmes, viens no vadošajiem ornitologiem ārkārtīgi mūs brīdināja 2006. gadā, ka tagad vispār meģņi ir tādā šausmīgā situācijā un tādā stāvoklī, ka viņi 19. gadā vispār vairs nav jūs redzēt, ja kāda līkna. Izrādās, ka šīs te visas prognozes un tādas, tas atgādina drīzāk fake ziņas, un lai viņas mazāk būtu, tad skaidrs, ka viss tas ir jāvēro pašiem, jādomā, kā saka, ar kritisku pieeju, daudz jālasa, jāpaskatās viena puse un otra, un ir, protams, sev jātic visvairāk. Paldies! Jā, tātad. Jā. Paldies jums!